izstāstīšu, no kurienes veidojās šī peļņas summa. Tā ir otra atskaita, kas ir izveidota, jo paši zinat, ka ir aktuāli zināt, vai uzņēmums dotajā brīdī strādā ar peļņu vai strādā ar zaudējumiem, un lai nav jātaisa katreiz šis peļņas zaudējuma aprēķins, kas paņem laiku, tad nospiežot uz šīs pogas atverās arī šī peļņas atskaita, kur parādās, no kādiem kontiem mums ir izveidojušies ieņēmumi un no kādiem izdevumi. Ja par ieņēmumiem ir skaidrs, ka tā ir pazīme realizācija, tad pie peļņas aprēķina savukārt ir jāatcerās, ka tad, kad tiek veidots kontu plāns, mēs katram kontam norādam ne tikai šo konta pielietojumu, bet arī norādam, kāda ir šim kontam īpašības. Un šobrīd ir runa par šiem te kontiem, vai tas ir aktīvs, pasīvs vai operāciju. Tātad visi, kas ir konta plānu taisījuši un zina, ka visiem operāciju kontiem, tātad 6., 7., 8. grupai ir jānorāda pazīme, ka tas ir operācija konts. Pretējā gadījumā peļņas zaudējuma aprēķinā to nevar piešķirt. Un tātad, ja jums ir visiem 6., 7., 8. grupas kontiem ielikta pazīme operācija konts, tad šī peļņas atskaita tiek veidota tikai balstoties uz šo te pazīmi. Zinu, ka ir jau daudzi apskatījušies un drusciņi samulsuši, kad ir savādāk parādās šīs summas kopējais apgrozījums. Tātad jūs zinat, ka var atskaiti izvēlēties norādīt apgrozījumu pa debetu, apgrozījumu pa kredītu, bet norādot šo kolonu apgrozījumus, nenorādot vai debets vai kredīts, summas tiek saskaitītas vai, pareizāk sakot, atņemtas. Un mēs esam izveidojuši šo starpsummu vai rezultātu aprēķinu tā, kā tas prasās pēc grāmatvedības. Tātad operācijas kontiem mēs visus ieņēmumus uzskaitam kredītā, izdevumus uzskaitam debetā. Tātad, ja mēs ieliekam pazīmi, ka mēs gribam redzēt tikai šīs kopsummas, koprezultātu, ja summai priekšā ir mīnus zīmīte, tātad tie ir izdevumi, jo izdevumi samazina ieņēmumus. Ja ir kredīta puse, tātad šeit ir pozitīva summa. Tad, ja jūs redzat, un tas ir arī labi tajā brīdī, kad jūs, piemēram, apskatieties kādus 7. grupas kontus un redzat, ka atlikums ir pozitīvs, tas nozīmē, ka tur ir kaut kādas kļūdas grāmatojumos, jo paši zinat, ka 7. grupas kontiem kredīta apgrozījums var būt tikai 719 grupai, ja, vai arī tad, ja jūs šos valūtas kursus svārstības un konvertāciju uzskaitiet vienā kontā, visos pārējos tomēr pareizi būtu, ka lielākā apgrozījuma daļa tiek uzskaitīta debetā. Šis pats princips ir izveidots arī operāciju kontiem. Tas nozīmē, ka visiem aktīva kontiem pēc grāmatvedības principiem atlikumam ir jābūt debeta pusē. Savukārt visiem pasīvu kontiem atlikumam ir jābūt kredīta pusē. Un tieši šī pazīme, mīnus zīme priekšā, norādīs, vai ir pareizā pusē atlikums vai nav pareizā pusē. Tad, ja tiek atvērta, tā, mēģināsim uztaisīt kādu atskaiti. Tātad, ja mēs apskatāmies un redzam, ka kontā 5,3,10 priekšā ir mīnus zīme summai, tas nozīmē, ka atlikums ir nepareizajā pusē, debeta pusē. Tātad saprotam, ka mums ir jātaisa pārgrāmatojums vai jāmeklē kļūda vai iemesls, kāpēc mums šeit ir mīnus zīme. Tātad es domāju, ka tas uzreiz ļaus vieglāk atrast kļūdas, jo mēs vienmēr uztaisot atskaiti ar šo savērsto rezultātu, kur rādās nevis atlikums pa debetu, pa kredītu, jo tad ir viegli ieraudzīt šo kļūdu, ja? Bet ja ir šis savērstais rezultāts, tad ir vienmēr zināms, ja ir priekšā mīnus zīme, tas nozīmē, ka nav pareizā pusē rezultāts, izņemot operāciju kontiem. Ja mīnus zīme, tas nozīmē, ka tie ir izdevumi konti. Un arī eksportējot atskaiti uz Excel ir vieglāk rezultātu aprēķināt, ieliekam vienkārši formulas zīmi, un mēs zinām, ka, ja ir pozitīvs skaitlis, ir peļņa, ja negatīvs skaitlis, tad mums ir zaudējumi.
Tas ir par šīm divām atskaitēm, kuras mēs esam nosaukuši par ekspresa atskaitēm, jo viņas veidojas ātri, bez liekām pūlēm, mums nav jāveido atsevišķas atskaites, nav jāpiesaista konti, nav lieki nekas jāstrādā, vienkārši nospiežam pogu un atskaite skaisti izveidojās. Kas vēl ir tāds, kas, domāju, visus ļoti iepriecinās? Pagājušā gadā vasaras izlaidumā mēs izveidojām jaunas iespējas dokumentus masveidā kontēt, norādīt masveidā apmaksas kontroli, un tad mums uzreiz bija jautājumi, ka mēs gribētu, lai masveidā var norādīt arī partneri. Nu, mēs esam šajā izlaidumā šādu iespēju izveidojuši, tātad, ja mums nav norādīts dokumentā partneris, mēs varam skaisti masveidā to izdarīt. Vēlreiz gribu atgādināt, esiet uzmanīgi, to, ko var masveidā ātri 100 dokumentiem norādīt, atpakaļceļā būs jādara atsevišķi pa vienam dokumentam un lēnām. Tas viss attiecās uz masveida operācijām. Lūdzu, esiet uzmanīgi. Tātad, parasti partneris nav piešķirts bankas komisijām. Un ja ir tāda lieta, ka, šogad ļoti gribās sakārtot iepriekšējos gadus, lai tomēr visiem partneriem ir nosaukums piešķirts un lai visi dati ir ļoti smuki un kārtīgi, tad kā es ieteiktu rīkoties? Atveram, vai nu tas ir šis finanšu dokumentu apmaksas kontrolas un kontēšanas loks, vai tas ir kā viņš pareizi saucās, paskatīsimies, neapstrādātie bankas dokumenti, ir pilnīgi vienalga, kurā no šiem logiem jūs gribat strādāt. Tātad mēs izvēlamies pogu atlasi. Pieņemsim, ka mēs esam importējuši bankas dokumentus un ieimportējuši veselu virkni bez nosaukumiem, jā, partneri, ja, un gribam tagad smuki apstrādāt. Tātad, kā būtu jārīkojās, lai nesabojātu datus, šeit ir daudz dokumentu, ja, lai mēs to tomēr lēnām un kārtīgi. Tātad mēs izveidojam, atveram atlases paneli, lai varētu norādīt papildus kritērijus, kādus mēs gribam norādīt. Tātad mums ir nepieciešams atlasīt visus tos dokumentus, kas mums ir līdz 2 latiem. Līdz 2 latiem parasti ir tikai un vienīgi bankas komisijas. Un mums ir virkne lūgts 41 dokuments, kuram nav norādīts partners. Ir jāizvēlās vai nu debeta apmaksas dokumenti, tātad vai nu ienākošie vai izejošie bankas dokumenti. Kopā nevarēs šo partneru piešķirt, tātad ir jāizvēlās vai nu ienākošie vai izejošie. Nākamais, kas ir, to mēs norādam šeit atlasīt pēc dokumentu grupas un tiek atlasīti, lūk, redzat, jau 36 dokumenti un visiem grupa ir kredīta apmaksa. Vispareizākais, protams, ir iziet vēl cauri šīm piezīmēm, paskatīties, vai tie tiešām ir tikai bankas komisijas maksājumi. Ja tas viss ir, atzīmējam visus ar ķeksīti, drošības labā ieliekam pazīmi, lai rāda arī tikai atzīmētos, un caur pogu rīki mums ir tagad jauna masveidas operācija, dokumenta partnera piešķiršana, un no saraksta izvēlamies, kāds mums ir šis partneris, spiežam pogu labi, un lūk, mazākā sekundē mums 36 dokumentiem ir piešķirts partneris.